Nu ko, ir 2 dienā. Esmu apbraukājis visus objektus vēl vienreiz, pēc tīrīšanas. Nu ko, labrīt. Pulkstens ir 4 no rīta. Problēmas ir apzinātas. Jābrauc skatīties objekti. Mājas priekšu esmu notīrījis, sievas mašīnu notīrījis. Jābrauc skatīties, kur aizķeršanās, kur nav aizķeršanās. Tiekamies vēlāk. Nu tātad, viena diena darba vadītāja dzīvē. Šonakt sniega līdz pulkstens 12 naktī, pat varbūt līdz 1:30, kā kurā vietā. Mūsu darbinieki arī sāka 12 strādāt. Un tagad ir pulkstens 3 es cēlos, apzināju visu situāciju, ko mēs esam iztīrījuši, kur neesam iztīrījuši, kur var sūtīt kaisītājus, kur nevar sūtīt kaisītājus. Esmu noskaidrojis to, ka šis tas ir salūzis, jābrauc pa objektiem skatīties, kur ko varam līdzēt, kur ko varam glābt, kur varam piesaistīt papildus tehnikas vienības. Tā kā braucam uz objektiem. Nu, esmu vienā no pirmajiem objektiem, kas man vistuvāk mājām. Mans uzdevums apstīties, vai esam visu pēc robežām iztīrījuši, vai esam pietiekami kvalitatīvi iztīrījuši, ņemot vērā, ka šonakt ir -13 grādi, un tehniskā saules iedarbība nav ideāla. Tad šonakt ir nolemts tikai tīrīt, un par kaisīšanu aizmirst vismaz šobrīd. Skatīsimies, kas notiks tālāk, cik pa dienu izbraukās klienti, un tad varbūt rītvakar nokaisīsim. Un arī mūsu lielie brāļi ir objektā ieradušies. Tīri Salaspili laikam. No, te mēs tīram arī loģistikas parku Rumbulā. Šādu loģistikas parku, ko mēs apsaimniekojam, ir vairāk. Šeit arī sākam ar sniega tīrīšanu. Un tad no rīta sūtīsim kaisītāju. Kaisīsim, redzēs, kā sāls norēģies. Nu tā, tad esam vienā no mūsu objektiem, ko mēs kopjam. Kolēģis fonā ar džipiņu smuku stumdu. Pretēji prognozēm ārā snieg. Bija jāsnieg līdz 1:00 naktī, tagad ir 5:00. Turpina snigt. Izstāsta, ka darba diena nedaudz ievilksies. Vietās, kur netiekam ar džipiem cauri, iztīram ar roku darbu, ar lāpstiņām. Braukā neatkarīga brigāde un notīra sniedziņu. Nu ko, 6 no rīta un kārtīgi teritorijas uzkopēja murgs. Sniegs tikai pastiprinās un īsi pēc mūsu tehnikas, parādījuši tagad objektiņu. Īsi pēc mūsu tehnikas, sniedziņš snieg, visa mūsu iztīrītā teritorija smuki apsnieg. Un trepītes, kuras esam gan notīrījuši, gan nokaisījuši arī. Jā, tā gadās dzīvē. Nu, rīts turpinās. Esam vienā no mūsu jūtīgākajām adresēm, kur ir jābūt vienmēr ideāli iztīrītam. Fonā var redzēt, mans kolēģis ar traktoru brauc, un sētnieks no durvīm atmet sniegu, lai būtu pilnīgi kvalitatīva tīrīšana. Šo objektu kopjam ar 2 traktoriem, un pēc objektu tīrīšanas tiek nokaisīts viss. Un tur tālumā
darbojas vēl viens biedrs. Tā mums te iet. Tātad objektus tīram ar atbilstošām tehnikas vienībām. Lielos ceļus tīram ar lielo traktoru un trotuārus tīram ar maziem traktoriem. Nu ko, šī ir tā reize, kad plānodams neizplānos. Bijām salikuši plānu A, šodien tā ātri iztīrīt, bija paredzēta maza pūciņa, noscīt maza pūciņa. Ārā augstumā minus 13 grādos, tādi 2 līdz 4 centimetri, kas bija solīti. Tie šobrīd ir pārvērtušies par to pašu ārā augstumā, bet jau par kādiem 8, varbūt pat vietām līdz 10 centimetriem. Sniega tīrīšana attiecīgi ievelkas. Pulkstens mums šobrīd ir 6:30. Šīm objektam būtu jābūt kārtībā līdz pulkstens 8. Skaidrs, ka nedaudz kavēsim. Tagad jāpaļaujas uz klientu iecietību un uz darbinieku profesionalitāti. Jāizdara ātrāk viss. Nu ko, rīts turpinās. Nu pat saņēmu info no viena no traktoru operatoriem, ka ir problēmas ar traktoru. Jābrauc apskatīties, kas notiek. Šonakt tā jau ir 3. problēma. Vienam džipam nokrita šķūris, viens traktors neleca, un 3. traktors šobrīd izskatās, ka AdBlue sistēma pievils. Nu ko, braucam skatīties. Nu ko, esam nākošajā adresē. Arī ļoti jūtīgs klients, loģistikas parks. Šajā objektā strādājam ar vairākiem traktoriem. Mums šajā objektā ir vairāki sētnieki, kas šobrīd ir sniega lāpstotāji. Tad jāiet skatīties, kā viss izskatās. Šajā objektā ir tāda interesanta nianse. Nakts laikā ir jātīra, līdz rītam jābūt notīrītam, bet tā pašā laikā objektā pa naktīm stāv mašīnas un vairākas smagās mašīnas un principā visa loģistikas parka autobāze. Un tad mums ir tā nedaudz jāizvarie starp mašīnām. Darbs neiet ātri, es pat teiktu, ka lēni, un sniega novietošana ir stipri apgrūtināta. Tāpēc zonās, kur normālos apstākļos būtu jāstrādā ar lielu tehniku, mēs strādājam ar maziņu tehniku. Nu tā, jādodas tālāk. Iekšā objektā un tīram sniegu. Lielais traktors, V-veida lāpsta, tīram, bet viss pieblietēts, viss ledū. Būs pa dienu jāmēģina kaisīt. Šī ir tā bēda, ka traktors iet un tad noslāpst. Mēs šobrīd ceram uz pašsadziedēšanos, lai netiktu kavēti termiņi. Tā kā variet cerēt kopā ar mani. Bet cerīgi neizskatās, jo viņš pat atkal noslāpa. Tādēļ jūs redzat, man ikdiena nav tik viegli, kā visiem liekas. Tikai pacelt telefonu un aizsūtīt traktoru. Ir arī bišķiņ jāpačakarējas. Ir reizes, kad nesanāk. Tad turpināšu ierakstu. Jā. Un ir dienas, kad sanāk. Un ir dienas, kad nesanāk nekās. Esmu vienā no mūsu uzkopšanas objektiem. Un dažādu apsvērumu dēļ izkrita viens traktors, un te izkrita arī otrs traktors. Tagad kaut kādas degošākās vietas izdaram ar mazo tehniku. Un šī tehnika, principā, ir paredzēta trotuāru tīrīšanai, bet, ja vajag, varam arī paņemt laukumu notīrīt. Grūti jau viņam iet, bet izdarīsim.
Nu tā. Tāda mums ir tā diena. Caur problēmām uz panākumiem. Bet nāk mūsu mazais stiprinieks. Un trotuārus paplatina. Izmantojam birsti, jo šodien tas sniegs ir pulvera veida un ideāli iztīrās. Tā kā īsts čempions. Nu ko, ir 2 dienā. Esmu apbraukājis visus objektus vēl vienreiz, pēc tīrīšanas. Varam apskatīties. Teritorija tīra. Šo objektu, kas ir loģistikas parks Rumbulā, notīrījām pietiekami ātri. Principā paspējām arī svarīgākās zonas nokaisīt. Tagad jāgaida nākošais sniegputenis. Labā ziņa, ka sūdzības par iepriekšējās naktas darbiem neesmu saņēmis. Tā kā paldies klientiem, paldies darbiniekiem. Mēs esam malači, arī šo sniegputeni esam uzvarējuši. Tiekamies nākošajos puteņos.